Labdiena jums! Es gribēju teikt labdiena jums. Labdien, nu, tas tā. Un tad man skolās saka vienmēr, ka es, man prasa, kā es izdomāju ka taisīt savus video. Un vienmēr tas vienkārši improvizācija, tagad es arī improvizēju, vienkārši izdomāju no galvas uzreiz. Tad parunāsim, par ko šodien būs video. Šodien šo video es plānoju dažas jau nedēļas apakaļ, un tas ir par Chuck Norris jokiem. Jā. Man personīgi ļoti patīk Chuck Norris joki. Un tātad šie ir mani joki. Cerams, ka jums viņi patiks. Kāds bija tas vārds? Sēdmirs. Izbaudiet. Kad Chucks Norris iegāja veikalā, viņš paprasīja pārdevējai papīru vai plasmasas. Kādreiz vācieši nogalināja 99,9% indiāņu. Chucks Norris nogalina 100% no kā pie velna viņš grib. Chucks Norris neiet peldēt, ūdens vienkārši grib viņam būt apkārt. Chucks Norris nekad nekaujas, jo viņš vienkārši tev atļauj zaudēt. Un arī vienkārši viens spēriens arī neskaitās kā kautiņš. Chucks Norris piekāva akmeni ar 2 putniem. Ja Chucks Norris būtu lidotājs, viņš jau ir lidotājs. Nerādies manos video. Sveiki! Es jums pamācīšu, kā ātri aizmigt. Jūs jau zināt, ka dažiem cilvēkiem ir ļoti caursmiegs. Tāpēc vienkārši, lai aizmigtu ātri, nosauciet Chucku Norrisu par... Labi, tie bija mani joki. Es varbūt vēl kaut ko uztaisīšu šajā video, vēl kaut ko izdarīšu. Es varbūt izdarīšu. Varbūt jau izdarīšu. Es pastāstīšu anekdoti vienu. Bet tā būs gara, tāpēc, jo jums te patīk kaut garas anekdotas, vienkārši pārslēdziet tālāk. Es tas ir, kāpēc man šķērs. Es nogalināšu. Nogalināšu. Labi, un tagad ir anekdoti. Skolotāja prasa Pētrītim. Pauzē. Ko dod zos? Pētrītis saka. Olas. Skolotāja. Nu, padomā vēl. Ko dod olas? Zosas. Pētrītis. Olas. Skolotāja. Nu, labi, padomāsim labāk. Uz kā tu guli? Pētrītis atbild uz zābaka. Skolotāja. Nu, labi, padomāsim citādāk. Uz kā guļ tavs tētis? Tētis saka, Pētrītis saka, es vairs nemāku stāstīt neko. Pētrītis saka, uz mammas. Skolotāja, bet ja mamma nav mājās, nu, tad viņš guļ uz kaimiņienes. Skolotāja, bet ja kaimiņiene nav mājās, Pētrītis, tad tētis arī nav mājās. Labi, tagad Pētrītis saka. Nē, skolotāja saka. Labi, padomāsim vēl bišķi. Uz kā guļ tavs vectētiņš? Pētrītis saka, uz Spilvena, skolotāja. Un kas notiek, ja iesit pa Spilvena? Kas tad parādās? Pētrītis. Daudz blaktis. Skolotāja. Bet ja stipri, bet ja ar nazi iešķaļ. Pētrītis saka, tad pa tauri no vectētiņa. Skolotāja. Nu labi, nu kas vēl? Nu pa tauri no vectētiņa, kas vēl? Pētrītis, smalvas. Skolotāja. Nu tad beidzot, nu. Nu tad, ko mums dod zos, Pētrītis? Olas. Nerādies manos video, ja tu esi apnikus. Tu. Pagriez galvas pret spoguli. Pagriez. Nu tagad ej ārā. Nē. Labi, cerams, ka jums patiks šis video. Vai tā anekdota tikko ilga 2 minūtes? Nekas! Atā! 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 Nu man jau apnika!